Tātad es rādīšu fotogrāmatu redaktoru Minti LV. Un Minti atrodas Rīgā, Latvijā, Reizeknas ielā, kas ir netālu no Slāvu apļa īstenībā. Un, man tas ar to patīk, jo, teiksim, Zumbuks atrodas Lietuvā. Ja mēs gribētu ar viņiem sazināties vai aizbraukt pie viņiem, tas nebūtu tik vienkārši kā ar Minti. Un Minti ir tas pats, kas negluži tas pats, bet tajā pašā mājā ar tiem pašiem printeriem, kas Picture Happy. Ja? Tātad tas ir viens mātes uzņēmums, un Mintī vienkārši ir tas cits redaktors, kuru es esmu izvēlējusies kā tādu advancētāko šobrīd, ko es jums arī parādīšu. Un runājot par šabloniem, ir tā, ka kā tu, Sandra, rādīji, tas pamats, kā mēs ņemam bildes, ir jo faktiski nosaka visu to grāmatas to stāstu un būtību. Un Mintī piedāvā, tad, kad tu paņemsi izvēlēties to grāmatu, viņi piedāvā sešus tādus pamata, tādus šablonus, ko mēs varam izvēlēties atkarībā no grāmatas tematikas. Es parādīšu tūlītās ātrumā par tiem visiem šabloniem, vienkārši, lai tev pašai nav jāiet cauri, meklējot atšķirības. Es tās atšķirības saliku šajā prezentācijā. Un pēc tam es paņemšu fotogrāmatu modernu minimālo, kas ir tāda klasiskā minimālā grāmata. Pārējās ir jau mazliet specifiskākas. Tātad viena no grāmatām ir gada grāmata Safari. Un, skatāmies, te visi tie foniņi, visi zīmējumi, visi dekori, bildītes, viņi ir šādā stilā pielāgoti. Ja? Šī grāmata piemērota būs tādiem, man liekas, ka mazākiem bērniem, bet tieši skola bērnu dārzs, jo tur jau tie šabloni ir tādi speciāli veidoti, kur tur jau dots priekšā, kurā vietā tekstiņus var rakstīt, kurā vietā bildes likt. Protams, ka viņus visus var mainīt un papildināt dažādi. Bet tajā brīdī, ja gribēsies veidot jaunu lapu, tad viņš visu laiku ņem šāda veida tos šablonus. Un, pēc tam jau cilvēki, viņi teica, mēdz izmainīt ļoti, ļoti dažādi, bet viņi ir uztaisījuši kaut kā ar saviem māksliniekiem šādi. Un tad šim grāmatas tipam ir iespējams cietie vāki tikai. Foto vai nature, natura vāki ir tie papīri, tie kartona vāki vai foto. Papīrs glancēts vai pusmatēts, un grāmatas izmērs ir 22x21, tas ir mazais kvadrātiņš. Šai grāmatai cita veida, tur nevarēs paņemt horizontālu A4 lapu. Ja? Šeit būs tikai tas mazais kvadrāts. Un šeit apakšā man ir no fotoredaktora uzreiz tāds screenshots bildīte. Te varbūt jūs neredzēsiet, bet šitam te pašā sāniņā atšķirās katrai no grāmatām. Atšķiras tas piedāvājums, ko viņš vispār piedāvā tajā grāmatā rediģēt. Viens ir, teiksim, bildes pievienot, viņš ļauj loģiski visām grāmatām, bet, piemēram, šeit dekori, viņi būs katram tam stilam savādāki. Un šeit, piemēram, ir tādas maskas, kas nozīmē, ka tās bildītes ir šādas nevis vienkārši kvadrātainas, bet viņas ir tādas izlocītās veidos ar nopaļotiem stūrīšiem. Un, tas ir, piemēram, pieejams tikai šajā konkrētajā redaktorā. Pēc tam, ja mēs paņemam to grāmatu, visu, ko tur var izmainīt, sagrozīt, kā vien patīk, bet viņam nepiedāvā to shuffle funkciju, tātad vienkārši samainīt visu kaut kā vietām, ko piedāvā, piemēram, kaut kāda citi tie šabloni. Šajā viņš piedāvā konkrētus šablonus, kuros es teiktu, ka vēlams arī iekļauties un tad izvēlēties attiecīgi līdzīgas tās bildes. Nākošais ir gada grāmata izlaiduma žurnāls. Arī skolām, visticamāk, uz izlaidumiem viņa ir paredzēta. Ja? Viņa ir tāda minimalistiskāka, klasiskāka, balts fons, bet tur tie šabloni ir tādi ļoti interesanti. Tur ir diezgan daudz teksta viņos paredzēts. Es personīgi nezinu, kuras tādu varētu izmantot, bet acīm redzot, ja gribās tādu klasisku kaut kādu izlaidumu grāmatu, un ja ir stāsti, ko tur ielikt un pastāstīt, ka tas arī ir ok. Un šeit arī ir tikai cietie vāki, glancēts vai pusmatēts papīrs, un grāmatas izmērs ir 22x29 cm. Tā ir tad tikai A4 vertikālā grāmata. Citu variantu šeit tad nebūs. Ja? Tātad nākošais variants un šablons bērnu fotogrāmata. Es esmu sveicināts pasaulē.
Tā ir grāmata, ja mēs vēlamies par bērnu pirmo dzīves gadu ielikt, jo tur ir katrs atvērums, šāds šabloniņš jau gatavs. Tur ir pirmais mēnesis, otrais mēnesis, trešais, tā visi tie 12 mēneši. Nav īstenībā ļoti daudz bilžu, ko tur ielikt. Nu, tur bezmazliet katram mēnesim ir paredzēts viens atvērums tikai. Ja gribās vairāk bildes likt, tad, protams, ka tu pievieno jaunu lapu klāt un liec tur tās bildītas, kādas vēlies, bet tad sanāk, ka viņš arī nepiedāvā šīs konkrētais mainīt to izkārtojumu ar shuffle funkciju, tātad samainīt vietām, lai automātiski nostājas bildes kaut kā savādāk. Automātiski viņš var nostāties tikai šajos šablonos, kas ir katram mēnesītim atsevišķs. Ja gribās papildus bildes, tad pašam jāsariktē, jāsakārto, jāsavalk. Visi visādi var savilkt jau tālāk manuāli, bet viņš vairs nepiedāvās neko automātiski. Arī cietie vāki un grāmatas izmērs jau ir bišķiņi vairāk. Te ir mazais kvadrāts, tā ir A4 horizontāla, A4 vertikāla, nu, plus mīnus, ja tas A4. Un vēl lielais kvadrāts. Bet par to lielo kvadrātu, kā mēs jau runājām pagājušajā zūmiņā, kad, ja mēs tādu izvēlamies, tad tiešām ir rūpīgi jāskatās, jo tā grāmata ir liela, viņa aizņem daudz vietas un jāstāsta, vai kuros plauktos viņa pēc tam tiks turēta. Ja? Šeit ir, un šeit arī sāniņā uzreiz var redzēt, ka te ir, piemēram, iespējams pievienot bildes, maketi, nu, tie izkārtojumi uzreiz ir šeit citi, ko viņš piedāvā. Fonus šeit jau piedāvā, dekori ir līdzīgi kā šeit, visi vienotā stilā, tur lapiņas, kaut kādi punktiņi un tā. Un maskas laikam šeit ir, ja. Tas arī ir tas, ka tā bildīte vairs nav vienkārši kā kvadrāts, bet ka viņa varbūt tur, nu, viņa vienotā stilā ir izveidota tā, ka tur tās, ka viņas ir, nu, tādas līdzīgā stilā, bet ne kvadrāts, ja. Tas ir pa bērnu fotogrāmatu. Kas te vēl ir? Fotogrāmata moments. Tā ir 14 x 14 centimetru maza grāmatiņa, metāla spirālē. Un viņa ir piemērota, nu, es teiktu, kvadrāta formas bildēm, jo faktiski viss tas makets, kas viņā ir iekšā, automātiski ir kvadrāta bildītes. Tātad lielākas, mazākas, bet principā tikai kvadrāta veida bildītes, kuras arī ir iespējamas, ja gribās, mēs viņus varam samazināt, paplašināt, ja gribās kaut kādu tekstu, piemēram, kaut kur ielikt pa vidu, tad tu tās bildes var arī uztaisīt kaut kur vertikālāks vai horizontālāks un to tekstu pievienot. Bet standartā tas, ko viņš piedāvās, ir tieši šis kvadrāts. Tātad maketu varianti šādi. Tas ir viena bilde, bišķiņ lielāka, viena pa visu lapu, bišķi mazāka, vēl mazāka, vai 4 bildītes tur lielākas, vai 4 bildītes mazākas. Tas ir tāds standarta tie šabloniņi. Dekori ir kaut kādi arī savādāki. Rāmji ir šeit parādās rāmji. Tas nozīmē, ka bildei klātu var, nu, tā kā mēs melnu vai baltu maliņu, piemēram, uzlikt. Ja? Tā kā šīs izvēlnītes ir atšķirīgas, un grāmatas izmērs arī šeit ir. Viņa ir maza grāmatiņa, tā kā Instagram formāts, ja, bildītēm. Kāzu grāmata, mūžīgi mūžos. Šīs grāmatas ir arī A4 horizontāls, vertikāls vai lielais kvadrāts, 29 x 28 centimetri. Cietie vāki, un tad tas šablons visai grāmatai vijās cauri. Tā tēma ir šāda, ja, ar tām lapiņām, ar šādas krāsas tiem foniņiem, tiem pleķīšiem tādiem, un arī konkrēts bilžu izvietojums, piemēram, citām nebija pa 6 bildām vienā atvērumā, šai konkrētai grāmatai ir šāds šablons. Ja, viņš atšķirās. Un kas te bija? Te bija bildes, maketi. Es pati neredzu, cik man mazas, jā, maketi. Tie šabloni šeit ir īstenībā diezgan daudz, un dekori šeit pieejami. Tātad tu atsevišķi vari uztaisīt arī jaunu lapu, var salikt kā vien vēlies, neievērojot varbūt šos konkrētos piedāvājumus. Un pievienot šos pašus dekorus klāt, jebkurā lapā, nu, lai tā grāmata ir tematiska. Tas ir par šo. Un tad pēdējais variants fotogrāmata moderna minimāla. Es pieļauju, nu, ka tas ir visklasiskākais, ko mēs arī visbiežāk varētu izvēlēties, nu, ja vien tiešām tā nav tematika kādu no iepriekšējiem. Un grāmatas izmēri ir bišķi vairāk variantu.
kā jau mēs runājam, pati populārākā un visvieglāk bildes izvietot ir A4 horizontālai, bet, nu, protams, mēs izvēlamies katrs pēc savām vajadzībām, kas tajā grāmatā būs iekšā. Nu, ne visiem vajadzēs, protams, tieši šo formātu. Un šeit es iziešu laukā no šīs prezentācijas. Tagad pāriešu uz pašu redaktoru. Ok, es atvēru Minti LV platformu. Un tad, kad mēs paņemam pašu sākumu, ir vienkārši par pašu mintiju, visu kaut kādas izvēles foto izdrukus un kas tik vēl ne, bet tātad ņemam sadaļiņu fotogrāmatas un ņemsim sākt veidot. Un te ir izvēle kāds no tiem stiliem. Ja? Par šiem visiem es parādīju aptuveni, kas viņos ir iekšā. Es ceru, ka nevajadzēs katram iziet cauri, kad vismaz nu, ideja ir, kurš interesē, kurš neinteresē. Bet, lai izveidotu jaunu, ņemam fotogrāmatu moderna minimāla. Izvēlamies cietie mīkstie vākar spirāli, foto vai nature, glancētais pusmutētais papīrs, formāts. Ja? Un tad, kad tas ir izvēlēts, viņš rāda cenu par 24 lapas pusēm, var pievienot līdz 160 lapas pusēm, un tad attiecīgi cena mainās līdzi. Spiežam sākt veidot. Es ņemšu vienkārši tagad baltu foniņu. Standartā klasiski tiek piedāvāts šāds vāks. Pirmā lapa ir rekutē rakstīts cover. Tātad tas ir ārējais vāks, ja mēs izmantojam fotovākus. Principā te rediģējums ir pilnīgi viss. Es to vāku atstāšu pašās beigās, tāpēc skatāmies tālāk. Ir next page, cover un previous page. Ņemam next page, ir pirmā lapa. Tad, kad grāmata tiks izdrukāta, tad pašā sākumā tiek ievietota šī melnā lapa, kas nav rediģējama, ir vienkārši balta lapa, kura tur to grāmatu iekšā vākos. Ja? Tātad tā baltā lapa nav rediģējama. Un tālāk ir pirmais, kā tu teici, Sandra, tas ir tas te, nu, titullapa, ja kaut kāda laikam sanāk. Jā, man aizturētāja titullapja. Jā, titullapa, kurā tad mēs vēlkam tās bildes iekšā. Ātri uzreiz, vēl pirms mēs liekam kaut ko iekšā, parādīšu, ka standartā jau ir izveidoti kaut kādi šabloni, un tu vari izmantot šos šablonus un domāt, kā viņus pielāgot vai nepielāgot bildes tieši šiem konkrētajiem šabloniem. Bet īstenībā es pat biežāk darītu tā, ka es izdzēsu šos konkrētos šablonus vispār laukā. Un tad, attiecīgi, izdomāju, cik man bildes būs, un es viņas sametu vienkārši iekšā, un tad šaflu, lai viņš automātiski sakārto. Tūlītēs es to arī izdarīšu. Ja? Tad parādīsim uz pašu pirmo. Bildes ir sadaļiņa augšā, kur mēs pievienojam fotogrāfijas no datora, no telefona. Manas bildes ir tas, kas jau tev ir iekšā jau šajā platformā jau saglabājušās visas bildes, ja tu esi taisījis kaut kādas jau grāmatas un salādējis tās bildes, un no Google fotos. Tātad albumus mēs varējām veidot Google fotos. Es pagājušajā nodarbībā rādīju, kā mēs tos albumus veidojām. Telefona albumu, ja ir saveidoti, tad izvēlēsimies šo. Kompjūtera datorā ir mapītis izveidots. Un var spiest tā, ka ņemam kompjūteru un izvēlamies tātad tūlītās, kur man ir tās bildes. This PC. Es uztaisīju uz desktop. Šoreiz es paņēmu vienkārši free stock bildītes, lai viņas vizuāli skaistas izskatītos, un sadalīju tātad arī pa tēmām, kā mēs jau pagājušajā runājām, kad nu, atsevišķas tēmas būs atsevišķā vietā. Pieņemsim, ka man šādas bildes ir ar shift, iezīmēs visas bildes, nospiežu open, un man viņas te salādējas tajā platformā. Un tajā brīdī, labi, ņemšu nākošo lapu. Tajā brīdī, piemēram, šeit man standartā ir 4 bildes pa visu atvērumu, a man, piemēram, gribās ielikt 5 bildes. Izvēlamies, kur ir tā smukākā bilde, ievelkam viņu šeit, un viņi nostājas pa visu lapu. Te sāniņā es ieteiktu uzreiz nospiest to pogu hide just, tātad noslēpt izmantotās bildes, un tad tev uzreiz parādās, cik bildes ir palikušas. Un, piemēram, šeit 2 horizontālas un 2 vertikālas. Ja man gribās viņas visas ielikt iekšā, viens variants, es viņus varu šādi pievienot, un tur viņa būs, bet, ja negribās, tad
paņemšu atpakaļ uzreiz, tiklīdz kā uzspiežam uz jebkādas bildes, atverās tāda izvēlnīte, un šis ir Remove Photo from Design. Šādi. Viņa atlec atpakaļ uz to bilžu sarakstiņu, un te paliek tukšā vietiņa. Idejiski, piemēram, es viņus visas varu iezīmēt, visas bildes visā grāmatā. Kāpēc man arī ļoti patika Mintī redaktors, ka var iezīmēt visas bildes vienlaicīgi. Citos redaktoros to nevarēja izdarīt. Tātad es iezīmēju visas, nospiedīšu delete, izdzēst viņas visas laukā, un tad šeit, turot shift pogu, iezīmēju tās visas bildes. Un es viņas visas varu iemest, ievilkt tajā konkrētajā attēlumā. Automātiski viņš, piemēram, nostājās šitā nederīgi, ja galva ir kaut kāda nogriezta jau. Un tas, ko mēs varam izmantot, ir pirmkārt kreisajai lapai, kreisās puses lapai. Rīkjosla ir kreisajā pusē, un labās puses atvērumam tās pašas tās funkcijas ir labajā pusē. Tas ir īstenībā galvenais, kas bija mums, ko vajadzētu piefiksēt, jo savādāk īsti nevar saprast, kā tas viss darbojās. Ja? Labā puse ir labajā pusē, kreisā puse ir kreisajā pusē. Un šeit, ja mēs gribam mainīt labās puses bildes, tad ņemam šeit labo uz makets. Ar less un more mēs noņemam nost bildes. Les viena bilde nolec nost. More, viņš pievieno uzreiz to vienu bildi klāt, un es viņu te varu pievietot. Starp citu, un arī, ja es velku klāt, redziet, te vēl parādās add to page, add to page, add to page pašā apakšā. Šitas būtu, ja es liktu to bildi, viņa būtu tā kā backgrounds, kā fons tai konkrētai lapai. Ja es viņu ievelktu te pa vidiņu, tad šī bilde būtu kā fons visam atvērumam. Un šajā pusē, ja es ievilktu, tad tā bilde būtu kā fons labās puses lapai. Ja? Tā nu, vienkārši to var pamanīt, ka tas ir iespēja arī fonu pievienot. Bet es viņu ievelku šajā tukšajā bildes vietā un tālāk ņemu šaflu pogu, kas man ļoti, ļoti patīk šaflu, un viņš automātiski piedāvā citus variantus. Tie maketa varianti ir šeit kreisajā pusē, ja mēs ņemam maketus, tad ir lapas maketi un atvēruma maketi. Atvēruma maketi ir tāda, ka tās bildes ir parasti tā viena bilde būs izstiepta vai nu pa visu atvērumu, vai daļēji līdz, piemēram, pusatvērumam. Nu, ka tā bilde būs lielāka un, teiksim, otrā pusē tad mazāks tās bildītes. Ja? Izvēlamies atvērumu vai lapas maketus, un tie varianti ir šādi. Ja? Bet, ja spiežam shuffle funkciju, tad viņš ņem un maina visu, kas ir 4 bildēm šajā gadījumā. Ja? Un, nu, skatāmies arī, kurš no variantiem patīk labāk. Ja sanāk tā, ka tu, nu, nezinu, spiedz, viņi tur ir daudz tie varianti, un tu gribēji iepriekšējo, tad ir funkcija tā atsaukt, ja, poga back un aizējām pie iepriekšējā. Ja, kaut kādā veidā atkārtot ir uz priekšu paiet. Un tu jebkurā brīdī, ja tu kaut ko nepareizi izdari tur tajā visā, nu ne to pogu nospiedi, ne kaut ko tur izdzēsi, vai kaut kādu tekstu visam samainīji, vai fontus visam samainīji, ko tu īstenībā beigās skaties, ka tas nederēja, tad ar atsaukšanas pogu tu vienkārši ej atpakaļ. Un vēl viena, starp citu, uzreiz par šo atsaukšanas vai uz priekšu iešanas pogu ir arī vēstures poga šeit, ka tu vari atgriezties pie citām iepriekšējām saglabātajām versijām. Šeit man šobrīd nav saglabātās versijas, bet, piemēram, ja tu to grāmatu turpini vairākas dienas pēc kārtas veidot, tad tu vari atgriezties atpakaļ kaut kādā citā versijā, kas tev bija iepriekš. Ja? Tātad makets, nu nezinu, Sandra, kur mēs izvēlēsimies? Es tev ieteiktu tajā blakus lapā likt tikai 2 bildes, tā, kuras pārīts ir pie loga, un tā, kur viņš viņu nes, un tad paskatīties, kā tas stāstīns tur veidojās labāk. Ok, labi. Pieņemsim tā. Skaties, tad es uzreiz rādu arī šo rīkjoslu, ja, kas uzspiežot uz bildes ir rīkjosla. Remove photo from design nozīmēs, ka tā bilde aiziet atpakaļ pie visām bildēm no šī maketa, bet tas rāmīts bildē paliek. Bet tātad šeit miskastīte ir remove component. Novākt visu bildi, ka te paliek tagad tikai 3. Ja? Šajā gadījumā tad sanāk, man vajadzēs šo bildi novākt. Viņa neizdzēšas laukā, viņa šeit aiziet pie bildēm atpakaļ pie neizmantotajām. Un tad man paliek šeit 2 bildes kaut kādā
random izkārtojumā, es spiežu makets, shuffle, un tad viņš man tagad piedāvā, kā salāgot divas bildes. Bet jā, Jā, tu un teici, to Sandra, ka viņš tev nepiedāvāja tavu mīļāko variantu, viņš šeit piedāvā tā kā vienu augstāku, vienu zemu. Klasums, tad jāizvēl pašam ir jā. Nu, Man skaties, liekas, lielāku, mazāku, to tik varianti, cik šeit ir, lielāks, mazāks vai ar tiem baltiem laukumiem apakšā. Izvēlamies, kāds patīk vai nepatīk. Tālāk, ja es, piemēram, vēl uzspiežu uz šīs bildes, tad par šito es tev pastāstīju. Remove photo from design, aizvāk pašu bildi, atstāt rāmīti. Nākošais ir swap foto, samainīt bildes ar vietām. Nu, ja man šeit sanāktu, kad tā bilde skatās ne tur, kur vajag, tad es nospiedu swap foto un izvēlos, ar kuru samainīt. Nu, pieņemsim, click here to swap, tad es nospiežu uz šo blakus sarkano, un tad viņas samainās vietā. Tālāk vēl ir opcija zoom in, zoom out, piezūmot, ja tev viņu vajag. Un ar šo, un ar šo tad tu mēs piecentrējam, kura vieta ir tā īstā. Ja? Zoom out, aizējām atpakaļ, cik jau nu būs iespējams. Un tad arī, jāskatās, šeit, piemēram, nemaz neietilpt vertikālajā bildē viss stāsts. Bet tāda nu, idejas, ka es vienkārši rādu visas tās funkcijas. Ja? Fit the image within the photo slot, nospiedīšu, ko tas izdara. Viņš uztaisa oriģinālo bildes to proporciju, kāda ir bijusi, ja nekas netiek vairs nogriezts. Nu, tad domājam, vai mēs viņu gribam kaut kur pievienot vai nē. Un pagriezt pa labi, pagriezt pa kreisi, spoguļu attēls, ja gribās. Transparency ir caurspīdīgums, šad tad varbūt kaut kur var noderēt, ja, ka puscaurspīdīga tā bilde varbūt noder, varbūt nenodara. Tālāk mums ir mask and frame. Ir, tad, ja mēs liksim vai nu rāmīti apkārt vai to masku, to es arī parādīšu tālāk. Add a photo effect. Principā, ja nav kaut kāda baigta bilžu apstrāde, tad no šejienes es izmantotu brightnessu droši vien. Nu, bieži vien, ka tās bildes ir pa tumšu, tad šeit diezgan vienkārši ir pagaišināt to bildi, uzreiz izmantot, lai nav kaut kādās citās apstrādes programmās jāiet. Kontrastu arī var pamainīt saturation, tā kā krāsas piesātinājums, ko arī var palielināt, ja gadījumā tā bilde izskatās nedaudz blāva. Filtrus es personīgi droši vien neizmantotu. Es nezinu, Sandra, tu izmanto kādreiz tādus visādus? nevar to black and white uzlikt. Black Tas and white. pēdējais black and white ir. Aha, Clear White, Hollywood, sepija un Black and White, ja? Ok, jā, tad, nu, tie droši vien, ka ir tādi klasiskākie, pat tie pārējie tādi ļoti interesanti izskatās. Tā, kas bija par to? Un slāņi, change the layer order. Ja, piemēram, sanāk tā, ka tev viena bilde virsū otrai bildē, tad to ar šiem slāņiem šī bilde ir iezīmēta. Mēs spiežam mainīt slāni, un tad, laikam, izgājis no štā te rāmīša. Pabīdīt uz augšu, pabīdīt par vienu, vai uz leju, tā kā vienu uz leju, vai pavisam beigās novietot. Ja? Es nezinu, tie slāņi ir daudzās programmās līdzīgi, ja, ka mēs mainām to novietojumu, kurā vietā kas atrodas. Nu, labi, bet šis nebija veiksmīgi, tāpēc es ņēmu šāfelu atkal, lai viņš atkal kaut kā izvieto, kā viņam gribās. Un, nu, nezinu, ja man gribētos pašai mazliet mazāk, es tad palielinu šo bildi bišķiņu, piemēram, un kaut kur liktu tekstu klāt, ja? Un attiecīgi, palielinot, samazinot, var redzēt, ka viņš arī, nu, piezūmo mazliet to bildi uzreiz klāt. Viņš, nu, neļaus loģiski atstāt baltu vietu, uzreiz kaut kādā brīdī viņa tiks piezūmota. Ja es samazinu mazāku, tad redz, viņš netiek piezūmots, bet tad es varu ar šito mīnusiņu zoom out iziet atpakaļ un dabūt, lai viss ir kadrā. Ja? Tā, uzlikšu atkal šafelu. Un, ja gribētos vēl lielāku nekā šeit ir, es tad iezīmētu abas divas bildes, un tad tu viņu vari mainīt, kustināt, cik jau nu lielu gribās. Man šitas ļoti patīk, kad ir tādas opcijas. Un šajā gadījumā pazūd tās maliņas, cik milimetri ir no maliņas un cik milimetri ir pa vidu starp šajā gadījumā bildēm. Ja? Mainot šīs proporcijas, mēs viņas izgrozam. Jo sākumā tur, piemēram, ir uzlikts visam 2 mm pa vidu starp bildēm, un mēs šādā veidā viņas izgrozam. Bet to tad pēc tam var samainīt, un uzreiz tad arī parādīšu. Nu, es uztaisīšu šeit lielāku balto caurumu. Uzreiz rādīšu, kur to var izmainīt. Ir šī poga projekts. Jo, starp citu,
Šeit ir arī iestatījumi, kas liktos, ka varbūt ka šeit kaut kas ir jāmaina iestatījumos, bet šeit iestatījumos tikai var papīru nomainīt un grāmatas izmēru. Grāmatas izmēru, es domāju, es neriskētu mainīt kaut kur grāmatas vidū, jo tur viss vienkārši sajūg. Papīra, ja tu pēkšņi pārdomā, var būt, ja? Bet īstenībā šos iestatījumus, kas ir abās pusītēs šeit lejā, nu, droši vien, ka neizmantot. Bet ir projekta iestatījumi, kas ir visam projektam, man šī tā lieta ļoti patīk. Un globālajie projekti iestatījumi ir tas, nu, tāda laba lieta, ka šeit tu vari mainīt standarta tās maliņas, cik tev vajag. Margin ir līdz lapas malai, cik tev ir milimetri, ja? 10 milimetri, un tu pasaki lietot, un viņš te tagad brīdina, ka tev tur viss kaut kas izmainīsies. Yes, apply. Un redzi, man viņš visam uzlika tagad tos 10 milimetrus. Ja man nepatīk šai bildei, es droši vien, ka viņam pasaku šafalu, un viņš atkal var uzlikt pa pilnu lapu. Tagad nes cik reizes jāspiež tajā vienai bildē, kamēr viņa būs pa visu lapu. Ok, ja? Izmainīt tos 10 milimetrus no malas, bet vidējais vēl pie globālajiem iestatījumiem ir fotogap. Attālums starp bildēm. Šeit viņš it kā rādās standartā 4 mm, bet es novēroju, man liekas, ka viņiem īstenībā ir bišķi mazāks, kaut kādi 2 mm varētu būt starp bildītēm tā baltā līnija, un tad spiežam lietot, iesaplai, un redzi, viņš uzreiz uztaisa to 2 mm to atstarpīti. Ja nepatīk kaut kas, ko es izdarīju, nospiežam atsaukt. Taču, ne, ja? Tagad viņš atsaucās, jā. Paņemšu vēlreiz projektas iestatījumus, šito marģinu tagad noņemšu nost, lai viņš man neizmaina arī to otru, un paliek tikai fotogapa. 2 mm, nu labi, paņemsim 3 mm šoreiz lietot, yes, apply. Un tad viņš izmaina tās maliņas. Bet jārēķinās, ka viņš to izmaina visam projektam. Ne tikai šai vienai konkrētai lapai, bet arī visām turpmākajām. Ja tev jau ir saliktas tās visas bildes, tad nu, jārēķinās, ka visam tam projektam kaut kas var tikt izmainīts. Bet es ieteiktu, ka tām maliņām mēs tomēr izējam cauri. Pie projekta iestatījumiem vēl var izvēlēties uzreiz fontus. Select font style for all texts in the project. Tātad, ja tas ir ja visa projekta laikā tev ir nu, viens galvenais fonts, kas visam figurēs cauri, uzreiz šeit var izvēlēties no tiem, kas te ir piedāvāti. Izvēlamies kāds fonts, vai viņš būs centrēts vai nebūs centrēts, augšā lejā, kāda krāsa viņam pasvītrots vai boldā. Un šeit uzreiz var nospiest, ka viņš lietojās šeit. Pie fotos frame ir apkārt ap bildēm maliņas. Droši vien, ka tās maliņas vairāk ir vajadzīgas tad, ja mēs izvēlētos kaut kādu fona krāsu vai fona bildi. Un, nu, tad tā bilde, teiksim, būtu ar baltu maliņu apkārt. Ja, ja pats fons nav balts, tad droši vien, ka fotoframe var izmantot. Arī jāspiež ķeksītes, jāizvēlas krāsa, kāda tev gribās. Krāsu varianti visi iespējamie, un tādu arī var lietot. Un visai grāmatai arī background fona krāsiņu, ja gribās, var izvēlēties to šeit. Ja? Tā kā, nezinu, skatāmies, šitā forša lieta man ļoti, ļoti patīk. Lietojam fotogap un tā. Nu labi, parādīšu vēl variantus, kā ievilkt bildes iekšā, kā dabūt pašas bildes no tiem albumiem. Un, starp citu, man šeit tagad palika 2 bildes. Jautājums, vai es viņas liktu nākošajā lapā vai neliktu. Ja gadījumā es izdomāju, ka man viņas nekur nedara, tad šo bildi es varu izdzēst šeit ar to izkastīt laukā, nu vienkārši, lai viņa nemaisās šajā projektā, ka viņa te nebūs. Ja? Es izdomāju, ka es viņu negribu, viss nebūs. Taču paņemšu viņu izdzēsīšu uzreiz laukā. Un visas pārējās attēli, kas ir izmantoti, viņi ir noslēpti. Un vēl kā mēs izmantosim tātad add more fotos, ņemam nākošo porciju iekšā, parādīšu, kā ir no telefona. Ja ir telefona albumi, tad spiežam add from phone, ņemam rokās telefonu, noskanējam ar fotokameru, noskanējam to kodiņu. Es gan laikam neparādīšu tagad, kā tas izskatās, neslēgšu to savu telefonu klāt. Bet tad, kad mēs noskanējam šo kodu, tad uzreiz, paņemšu, zini kā, stop share. Varbūt šī tā te sanāks, var redzēt vai nevar redzēt.
Telefons uzreiz piedāvā. Tātad add photos from your phone, nospiežam pogu pievienot fotos, un tad man šeit ir Androids, ir albumi. Un starp citu, piemēram, man šeit tajos albumos, ko viņš piedāvā, uzreiz neparādās tie albumi, ko es visus uztaisījusi, bet bišķi mazāk tie albumi. Un tāpēc tur ir Androidā. Trīs punktiņi klāt. Un opcija pārlūkot. Un tad jau mēs varam izvēlēties tur, teiksim, visus attēlus. Nezinu, nu, te pēc mapītēm ir lielākas iespējas. Ja, ja gadījumā tev ir Androids un tev tātad, nu, nepiedāvā tos albumus, ko tu esi uztaisījis, viņus tur var atrast. Vienkārši ielikšu kaut kādu bildi iekšā, pievienošu. Es telefonā tagad izvēlējos vienu bildi, ejam atpakaļ uz redaktoru. Viņš saka, ka noskanē kodu, start the upload, sāc augšuplādēt bildes. Un close the window, aizver šo logu ciet. Tā kā tev tās bildes ir pievienojušās, es aizvēršu ciet. Un re, kur mana bilde, ko es telefonā tikko izvēlējos, viņa šeit ir parādījusies. Un no iPhone'iem arī tieši tāpatās, ja? Skanējam, atrodam savu albumu, un tu vari faktiski veidot grāmatu datorā, un es arī ļoti iesaku veidot tomēr datorā, nevis telefonā. Telefonā arī ir redaktors, bet tā nav aplikācija, tas ir tā kā caur internetu pārlūku, tu atver Minti LV, atver savus projektus, tu viņu vari rediģēt, bet nu, tas nebūs noteikti tik ērti, kā to darīt datorā. Bet, lai nebūtu jāpārkopē bildes, tad šis ir foršs veids, kā dabūt telefona bildes iekšā šeit. Vēl viens variants, tā es šito bildi izdzēsīšu laukā. Okay. Vēl viens variants, kā es mēdzu darīt, ka es šo logu samazinu. Tātad es samazinu nevis pa visu ekrānu, bet pa pusi ekrānu, un tad atveru vaļā mapīti, kur man ir tās bildes. Un tad vienā pusītē ir redaktors, otrā pusītē ir, piemēram, šī mapīte. Viņu var samazināt mazliet mazāku. Un šeit darbojas arī tās drag and drop, ka var vienkārši ievilkt bildes. Nu, pieņemsim, es atveru konkrēto mapīti, es varu iezīmēt kontrolā visas bildes, un šeit viņas ievilkt visas iekšā. Starp citu, viņas pat var ievilkt arī šeit uzreiz tajā grāmatā, ja, bet nu, teiksim, 8 es uzreiz nevilktu, bet nu, tad ievelkam viņas šeit, kur tām bildītēm ir jāstāv. Šāds variants arī ievilkt. Un vēl viens variants ievilkšanai, starp citu, ko es arī darīju, kad tu paņem no kompjūtera, izvēlies it kā nu, šīs grāmatas, bet es viņu šeit, piemēram, paliku mazāku. Un es pat netaisīju to open, bet vienkārši arī šādi var uzreiz ievilkt. Ja? Nu, tā kā izlaižot to maliņas vietu, kad pa taisno var ievilkt vienkārši jau uzreiz tajā bildē iekšā. Tā kā bilžu pievienošanas varianti ir super dažādi, ir riktīgi forši, ka visu kaut ko var izdarīt. Tā šito noņemsim nost. Un, nu, ko darīt? Atkal šeit ir šis makets. Var mainīt uzreiz to maketu savādāku, ja gribās, vai nē. Es nezinu, Sandra, kā tu darītu tagad pakonsultēt. Te man arī visticamāk ir par daudz bilžu priekš šī viena atvēruma. Bet, nu, pieņemsim, ja mēs viņus gribētu likt. Tad, nezinu, es izvēlēšos četras vertikālās. Šo es izdzēstu uzreiz laukā. 4 bildītes šeit ievelku uzreiz visas iekšā, un tad ar to maketu spiestu šafulu un skatītos, ko viņš man piedāvā. Liec viņu pa visu lapu to labo. Šitās izdzēst. Šito likt pa visu lapu. Jā. Viņš ļauj tā kā uzreiz pa visu lapu. Nu, zin kā, droši vien, ka viņu var, nu kā, viņš jau ļauj izvilkt jebkā. Var uzreiz, bet es teiksim, labāk uzticētos šitam šafulu, ka viņš toču neivieto tā, kā vajag. Bet arī, nu, tas svarīgi, tas stāsts, tātad viņi te taisa sūta, tātad stāsts būtu jāsāk ar to, kur viņi te griež, ja? Griež, spēlējās ar tiem apelsīniem un tā, jo viens jau ir skaisti vienkārši izvietot bildes, bet otrs jau ir tā, ka tam ir loģika kaut kāda, ka, nu, ka tu uzreiz redzi to stāstu, jā.
Un skaties, es te mazliet pabeidīju, piemēram, man uzreiz tas atstarpības starp bildēm tur izmainījās, ja? Un tad, Mhm. nu, pašam uz čuju diezgan grūti, bet tas, kas šeit ir labi, starp citu, arī ir tās piesaistes, tā kā tie magnētiņi, ka viņi visu laiku tev piedāvā, nezinu, ja es gribēšu mainīt to bildi, es viņu savādāk pavelku, bet viņš jau rāda to punktoto līniju, ja, un piesaista pie tās citas bildītes, kas ir ļoti labi, ko noteikti var izmantot. Parādīšu vēl uzreiz pie projekta šeit klāt. Tātad tos globālos iestatījumus mēs izgājām cauri, rādīt pārlaides. Tas nozīmē, kur viņš būtu tas nogrieztais. Ja? Man liekas, ka standartā viņš nav. Es nezinu, es viņu arī neliktu. Droši vien lineāls varētu būt kādreiz noderīgs. Ja gribās, kur visas galvas nolīdzināt, tad tu vari paņemt šeit un uzvilkt kaut kādu lineālu pret to. Un to lineālu pabīdīt ir šeit sāniņā, ja, ja gribās viņu nost vai uz citu vietiņu. Vertikālais tieši tāpatās. Ja. To mēs varam izmantot vēl kādreiz, un pie projekta tas snapping ir tas, ka viņš piesaista kādai citai bildītei vienā līmenī, vienā augstumā būs tās visu bildīšu maliņas. To noteikti vajag ieslēgt. Dalīties funkcija. Superīga. Ja tu uztaisi projektu un gribi kādam parādīt, kāds tev tas rezultāts šobrīd ir sanācis, bet tas kāds viņu nevar rediģēt, viņš var tikai apskatīties. Un tad mēs varam nošērot arī saiti, lai cilvēks var paskatīties un kaut ko piekomentēt. Un, starp citu, redzēju, ka tikko man viņš arī parādīja, ka save tātad automātiski noseivoja šo projektu. Un ja es izietu laukā, vai es nezinu, atvērtu telefonā šo pašu, tad es jau redzu, ka viņš jau šādi ir nosēvojies. Es viņu varētu turpināt arī no telefona vai no jebkura cita datora darīt. Pārbaudīt projektu, viņš tur rāda, ja ir kaut kādas nekvalitatīvas bildes, vai kaut kas ir pāri malām, vai trūkst, tas ir beigās. Un sākuma lapa ir iziet laukā no šī visa atpakaļ, ja? ko nevajadzēja droši vien man tagad izdarīt. Kas man vēl šeit ir neparādīts? Tātad, taisnstūris. Uzreiz tādā interesantā krāsā pievienojas taisnstūris. Droši vien, ka viņu var izmantot tad, ja tev gribās, varbūt tā kā Sandra teica, pa visu lapu kaut kādu fonu, vai arī varbūt, ka, piemēram, ja gribās tekstu, tad tu vari uztaisīt šeit, nu, nezinu, baltu foniņu un uz tā baltā likt, piemēram, tekstu virsū. Ja? Nu tā idejiski, ja gribētos. Ja? Izdzēsīšu viņu laukā. Elipse ir aplis, ko pievienot. Arī man liekas, ka salīdzinoši maz, kur viņu varētu izmantot. Bet, ja kādam gadās, tad gribās, tad fonu krāsu nomainam, caurspīdīgumu nomainam, maliņu var uzlikt, vai viņa tur būs vai nebūs apkārt. Ja? Šitādas lietiņas. Un slānis, ka viņa var aiziet aizmugurē, aiz kaut kurienes, backward ir pa vienu slāni tālāk, un back ir visam aiz muguras. Ja? Izdzēsīšu laukā. Par funkcijām man šķiet, ka es pastāstīju, izņemot Foto Plus. Reku, ja gribas pievienot vēl vienu foto, viņš pievieno pavisam pa vidu. Tā, haid jūs izdzēsīsim bildes. Un, idejiski vienkārši ievilkšu bildi, visu uzreiz sačakarēju, es ņemtu maketu, spiežu šafulu un varbūt sanāk uzreiz automātiski kaut kas foršs. Ja nesanāk, pielāgojam, pavīdam, plusiņš, mīnusiņš, saprotam, kā mēs to visu darām. Tā, ko es tad vispār pievienoju to bildi, kuru man nevajadzēja? Noņemsim viņu nost. Un, pieņemsim, ja man gribas to tekstu, nezinu, šeit, piemēram, nav tur tā vietiņa, kur viņu pievienot, tad pabīdītu šo bildīti uz augšu un teksts pievienojam plusiņu. Automātiski, redziet, tas teksts šai grāmatai ir šāds fonts, bet tad nospiežot uz teksta, viņš piedāvā dažādus variantus. Un šeit tad var izvēlēties tos stilus. Augšpusē ir vairāki stili, kuru tu vari izmantot vienai grāmatai. Nu, teiksim, tev varbūt ir smukais kaut kāds virsraksts un mazais teksts, nezinu, datumu pierakstīt, piemēram, tikai, ja? Tad šeit pa to augšiņu tu vari izvēlēties vai nu jau esošos stilus vai kādu no tiem citiem, un tad tu viņu vari ar apakšējo izvēli, tu viņu vari nomainīt. Paņemsim kaut kādu savādāku fontu, savādāku izmēru, citu krāsu. Es te vienkārši eksperimentēju uz dūlo. Pipetīte ir, lai izvēlētos kaut kādu krāsu, piemēram, no šīs bildes, ja es gribētu. Pasvītrojums,
centrējums, plānis un podziņa apply to all. Piemēram, ja tu esi visā grāmatā uzlikusi viena fonta tekstu, tad ar apply to all tu visu to tekstu, kas ir grāmatā, tu nomaini tieši šādu. Un, vienīgais, ka to laikam nevajadzētu izmantot, ja tu izmanto, nu, piemēram, 2 vai 3 veidu fontus, nu, tas, piemēram, smukais virsraksts un parastais tas apakšteksts, nu, tad, ja nospiedīs apply to all, tad visi teksti paliks šādā formātā, ja? Bet savādāk arī tāda laba noderīga funkcija. Un pēc tam, kad tu esi uztaisījusi enter tekstu, es nezinu, uzrakstīšu kaut kādu testa, testa tekstu. Testa teksts. Vienkārši, un tad mēs viņu arī varam bīdīt, palielināt. Un, ja gribās pārvietot tekstu uz citu vietu, tad arī uz bildes vai ne uz bildes. Sandra teica, ka uz bildes nelikt, bet var pārvietot. Un pieņemsim, ja es uzlikšu tekstu vēl vienu kaut kur, redzi, viņš šeit automātiski jau man paņēma šo. Un, ja es šeit gribu citu, tad es izvēlos, piemēram, šo Barlow. Ko mēs te vēl paņemsim? 14. Un šādi, piemēram, šeit tad būtu kaut kāds cits teksts. Un šādā veidā, piemēram, te ir viens teksts, te ir cits teksts, un ja es vēl kaut kādā citā lapā lieku citu, tad uzspiežuši šī teksta izvēlos jau no vecajiem esošajiem šo, vai kaut kādus citus. Viņš tev, nu, tā kā automātiski šajā augšpusītē piedāvās dažādus tos fontu variācijas, kuras tu jau šajā grāmatā esi izmantojusi. Ja? Un apakšējā sadaļa, ja tu šo konkrēto gribi mainīt. Un arī, ja gribās pabīdīt, piemēram, man šeit uzreiz iezīmējās, ka tā mirgojošā svītriņa rakstīt tekstu, tad tajā brīdī es viņu nevaru pārvietot, bet aiz maliņas paņemot, tad es viņu varu bīdīt, iezīmēt un kaut ko darīt. Ar delete paņemšu, izdzēsīšu, un tad viņš šeit nebūs. Es ceru, ka ar tiem tekstiem arī ir tad skaidrs, kā Ir viņi. viens komentārs par Nu, paskaties, tā. kā labāk pievienot komentārus, ja tos vajag pie katras bildes. Nu, Sandra iekomentēja, kā tev šķiet? Nu, es tad vienkārši vienkārši ņemt un rakstīt zem katras bildes, tur jau vispār nav neko. Nu, tātad, ja ir pa visu lapu, tur ir jāņem nostā, tad jāpaceļ no apakšas tā bilde uz augšu, lai tas baltais pamata lapa, un tad jāraksta visur virsū. Nu, jāraksta tur. Tu Es tā, pacelt to es tā bildi, ja? darīju. Nu, tāda lielajai vertikālajai bildē es viņu paceltu bišķi augstāk, un tad apakšā rakstītu tekstiņu. Pāri. Zini, ko es uzreiz par šiem tekstiem varētu pabrīdināt, ka, ja tu nospiedīsi, piemēram, teksts tev ir kaut kur visai grāmatai, piemēram, sataisīts, ja tu nospiedīsi to makets un šaflu, tad tas teksts pazudīs. Tas nav baigi forši, manuprāt, bet vienkārši brīdinājums ar to šaflu teksts pazūd, un viņš ar to šaflu viņš iedod standarta to layoutu, kādu no viņu esošajiem standarta tiem dizaina izkārtojumiem. Un tā kā standartā teksts nav, tad viņš no tā pazudīs. Tāpēc tekstu visticamāk, es pieļauju, ka vajadzētu atsaukt pogu, nospiedīšu, paņemšu atpakaļ. Nu, tekstu pievienotu droši vien pēdējo, es tā domāju. Un arī jau tajā brīdī varbūt, ka tās maliņas ir visas. Tad citu arī uztaisīšu, kā ir ar to tekstu, ja mēs paņemam tūlītās fotos gap, pataisīsim, nezinu, 4 mm lietot, un kas notiks ar to tekstu? Nu teksts šeit, piemēram, palika, tikai, nu, viņš samazinājās attiecīgi. Tā kā to atstarpi starp bildēm var mainīt pēc tam, bet šafla poga tekstu izdzēš un pazaudē, ja? To nevajag eksperimentēt. Tā, kas vēl? Vēl ir tā, ka šeit apakšā ir lapas visas. Mēs te varam next page variēt pa tām lapām uz priekšu uz atpakaļ. Ja tev kaut kur jau tu uztaisi kaut kādu maketu un izdomā, ka tev vajag pa vidu vēl ielikt bildes, tātad tu šeit ņem plusiņš, pievienot vēl vienu atvērumu. Standartā tiek uzreiz iedots kaut kāds esošais tas makets, ņemam, dzēšam laukā vai izvēlamies, nu, kā kuram gribās. Es dzēstu laukā un vienkārši ievilktu tik bildes, cik vajag, un tad viņas salāgot. Un vēl, ja gribās arī pamainīt lapušu secību,
Tad arī tu šeit apakšiņā paņem iezīmē konkrēto atvērumu, un tu viņu var pabīdīt uz citu vietu. Ja kā reku tas oranžais tā svītriņa mainās, tad mēs to atvērumu arī varam pabīdīt. Man liekas, ka citos redaktoros šitā nebija. Un tā kā tādā ziņā šis bija ļoti labi. Un arī, piemēram, ja gribās visas bildes pēkšņi no šitās lapas pārvietot uz kaut kādu pavisam citu lapu, tad mēs varam iezīmēt visas šīs bildes, kādas viņas šeit ir. Ctrl C ir nokopēt, Ctrl X ir izgriezt visu. Droši vien, kad griežam laukā visu, atveram, kurā vietā jau to bildi gribēsies likt. Šito es izdzēstu laukā un Ctrl V iezīmēju, ka viņš aiziet pavisam citā lapā. Citur to arī nevarēja izveidot. Tas bija baigi forši, ka šito var izdarīt. Ja gribās veselu atvērumu noņemt nost, te blakus ir izvēlnīta par atvērumiem, remove, teiksim, noņemt šo atvērumu nost, bet viņš arī šo viņš noņēma, bet viņš, piemēram, vairāk nepiedāvā rekomendāciju remove noņemt, jo te ir minimālais skaits, cik tie atvērumi tajā grāmatā ir. Ja es gribu tieši šādu pašu atkārtot, tad ir kopēt. Reku viņš blakus ieliek otru tieši tādu pašu to maketu. Nu, un vai es vēl kaut ko esmu aizmirsusi pastāstīt? Tagad jautājums. Jā, par vāku pastāsti. Par vāku. Ok, ok. Tā, aizējām atpakaļ uz vāku. Tūlīt man tas vāks īstenībā arī vienmēr. Šitien tas, ko viņš piedāvā standartā, tāds man nepārāk laikam patīk. Tāpēc, un tas title of the book arī man nepatīk, tāpēc droši vien, ka izvēlētos, nu, tūlīt paņemsim kaut kādu citu bildi. Makets, ko viņš piedāvā. Atkal kaut kā savādāk šeit. Novāc visus tos tekstus, tiklīdz es nospiedu maketu, jo maketu varianti ir tikai šie. Un tad viņš nomainījās. Droši vien, ka pa visu lapu. Nu, par šito es jau vairs nepakonsultēšu. Kāds, kuram patīk tas makets, bet nu, nezinu, šo visu var noņemt nost, likt pa jaunu, veidot citus. Es nezinu, kā jums ar tiem standarta lietiņām. Ko es, un starp citu muguriņu, ja gribās. Tūlītās es parādīšu šo muguriņu ad tekstu. Tā, nu, pieņemsim mūsu grāmata. Bišķiņ lielāku fontu. Un ar muguriņu, ja viņu gribas šeit ievilkt, tad daram tā, ka viņa ir jāpagriež pa 90 grādiem un pašam jāmēģina to iecentrēt pa vidu. Tāds ir tas variants. Ja gribas, lai viņa pavisam pa vidu grāmatā ir, tad tā, es piezūmošu te mazliet tuvāk. Nu, es ņemtu droši vien tā, ka viņš pa vidu un tad nostājās šādi. Ja bišķiņ piezūmot ar alt pogu un peles rullīti kustinam un varam piezūmot. Nu jā, tas arī viss. Tu viņu iecentrē pa vidu, un tā arī viņš paliek. Tā, tas ir par to vāku. Jā, bet ja tu gribi to parasto vāku bez bildes, kur to var atzīmēt? Es Parastais vāks bez bildes bija pašā sākumā, tad, kad mēs izvēlējāmies projektu. izvēlējies, ja? Jā, jā. Man liekas, ka šeit tagad piestatījumiem vairs tikai papīru un grāmatas izmēru var mainīt. Pašu vāku ir jāizvēlas pirms tu sāc veidot projektu. Ieiešu te vēl sāniņā pie šitās. Tātad bildes bija viens, ko mēs izskatījām. Maketi bija dažādi, ko var izmantot to šejienes, var neizmantot. Foni, te starp citu ir dažādi varianti. Kids, Simple, kādi jau un tie varianti ir Valentine un watercolors. Te ir fonu varianti, tad ir dekoru varianti. Arī Christmas Family, Floral Kids, visādi varianti. Izvēlamies, kādu to grāmatu gribam veidot, bet, starp citu, tie dekori šeit tomēr atšķirās no, piemēram, weddings. Šeit ir citi dekori nekā tajā templētā, ja mēs būtu sākumā izvēlējušies to wedding book. Tur bija savādāks. Tur bija tās lapiņas vienā stilā un tie rozīgie pleķīši. Šeit pie kāzu dekoriem tie konkrētie nemaz vairs nav. Ja, šeit ir citi. Tāpēc, ja gribas tieši to stilu, tad būtu jāizvēlas tieši tas konkrētais fotogrāmats, tas veida maskas. Maskas arī ir vairāki veidi šeit. Saku, atkarībā no tās veidnes, kādu mēs izvēlējamies to grāmatu veidot, tās maskas vai šeit būs, un viņas arī atšķirās katrā vietā. Šeit pie tās moderni minimālās ir visvairāk tās izvēlamas, bet viņas nav tieši tādas pašas kā tās pārējās. Un rāmji ir atkal vienkārši maliņa apkārt tai bildei. Tas atšķirās no tām maskām.
ievelkam, iezīmējam. Ja nepatīk, tad atkal uzspied uz tās bildes. Te ir tas mask and frame, maskas un rāmi. Un, ja tu esi izvēlējusies to masku vai rāmīti, kurš tev nepatīk, uzspied uz šitā maska and frame, parādās šeit vēl viena izvēlnīte un clear frame vai clear maska. Ja būs maska, tad tu varēsi nodzēst to masku, ja būs rāmītis, tad tu varēsi nodzēst to rāmīti. Vai arī padarīt viņu caurspīdīgāku. Kas vēl bija pie maskām? Vai pie maskas? Decorative shapes. Starp citu, arī ļoti interesanta viena lieta, piemēram, šāda, bet tas ir vienīgais no šiem rāmīšiem, kāds te ir, ka tu arī vienu bildi ievilkt, nu, piemēram, šādā izkārtojumā. Un šaflu, kas noteikti vēl nospiedīšu. Nē, pie šafla viņš nav. Ja, tad tas ir atsevišķa maska, kuru var uztaisīt tikai šim konkrētajam. Bet viņš šādi var uzlikt. Te jau tālāk ir spēlēšanās ar visādām lietām, kuras Sandra noteikti neieteiktu, bet es tikai parādīšu, kādi varianti šeit mums ar to visu ir. Neuztaisīšu maketu līdz galam, saglabājam un parādīšu, kā aiziet, ja tu esi vienkārši izgājis laukā. Tad tu ielogojies savā kontā, tad ņemam mans konts un vai nu tev ir pasūtījumi vai projekti. Visas iesāktās grāmatas rādās pie maniem projektiem. Tad tu šeit paņem to savu projektu un rediģēt, vari turpināt šo projektu uz priekšu. Un brīdinājums, ka projekts tiks dzēsts pēc 45 dienām, tas ir tad, ja tu neko 45 dienas vispār nedari, nekustini šo projektu, viņš tur stāv un gandrīz jau ir aizmirsts, tad atnāk uz e-pastu, man šķiet, ka man bija brīdinājums, kad tūlīt tiks dzēsts, tu ieej viņā iekšā, pamaini kaut vai vienu bildi, un atkal tad projekts ir aktīvs vēl 45 dienas. Un, ja gribās, tad mēs varam šajos pašos projektos ieiet arī no telefona. Dāvana beidzot, ja visiem izturīgākajiem, kas šeit ir vēl palikuši. Tātad visi grāmatu redaktori praktiski visu laiku piedāvā kaut kādas atlaides. Arī Minty LV šobrīd jau ir pieejama 25% atlaide grāmatas drukai. Viņa gan tur ir līdz kaut kādam, es neatceros līdz kuram datumam šobrīd, bet jūs varat dabūt ar šo kodiņu Skirmante svītriņa J24M1 papildus vēl 10% atlaidi fotogrāmatas drukai. Tas nozīmē, ka tev, tad, kad tu izveidos to grāmatu, tu ievadi pie pasūtīšanas jau to kodiņu, kas ir pieejams vietnē. Viņš tur apstrādājas un iedod tev to atlaidi, un tad tu ievadi vēl otru kodiņu, un ir vēl papildus 10% vēl no tās cenas, kas jau ir ar to pirmo atlaidi. Ja? Tā kā tas jums ir tas bonusiņš papildus dāvanai. Manējais kodiņš ir derīgs līdz 30. decembrim, līdz 3. decembra naktī. Tā kā ja gribās papildus kodu, tad tagad līdz Ziemassvētkiem jau vēlams tiešām uztaisīt to grāmatu un pabeigt. Un, piemēram, cenas atšķirība, ja uztaisīja grāmatu ar 90 lapusēm un sanāca 56 eiro, ievadīju to kodiņu, kas šobrīd bija 25% visam, un manu kodiņu, un sanāca beigās 37 eiro. Tā kā vesels 18 eiro uz 90 lapušu grāmatu varēja ietaupīt. Tā kā šo es jums iesaku izmantot jau tagad, tūlītās decembrī. Un vēl tāda tehniska informācija, ja mums ir vajadzība saņemt vēlēšanās līdz Ziemassvētkiem, tad Minty LV ir pastāstījuši, līdz kuram datumam vajadzētu pasūtīt, lai līdz Ziemassvētkiem saņemtu. Un tad, ja vajag saņemt ar pakomātiem, tad ir jāpasūta līdz 14. decembra naktī, un tad viņi garantē, ka līdz Ziemassvētkiem tu saņemsi ar pakomātu, bet ja tu vari aizbraukt Rīgā, viņu klientu centrā Rēzeknes ielā 5B, tad var pasūtīt līdz 17. decembrim un saņemt 20. decembrī, vai arī pēdējā iespēja tad vēl līdz 20. decembrim un saņemt klātienē 23. decembrī. Ja, tā kā viņi tur strādās arī sestdienas, svētdienas braši, lai visus pasūtījumus izpildītu. Un lai mēs visi saņemtu uz Ziemassvētkiem šīs grāmatas. Es daudz tev pajautāšu, ja, piemēram, es sāku taisīt to fotogrāmatu, un ja man grodas kaut kāds tur, nu, kaut kas nesanāk, vai es tā kā varu vērsties pie tevīm pēc tā atbalsta vai uzdot jautājumus, man ir kaut kāda iespēja, un tik ilgā laikā tad tu atbildi, vai tāda opcija nav?
Standartā laikam mums nav tā baigi šis iekļauts, nu, nezinu, kā tāda oficiāla, nu, nezinu, oficiāla atbalsta un palīdzības sniegšana nebija plānota, bet, nu, ja jūs uzrakstīsiet un kaut ko pajautāsiet, protams, ka es palīdzēšu, kur tad es likšos. Tā kā droši, droši. Viņiem, starp citu, ir arī čats pašam Intī. Uzzvanīt telefonu numurus, gan man liekas, ka nevienam nav tā, ka tu viņiem var zvanīt un viņi tev konsultēs, bet čatiņā var uzrakstīt vai e-pastā, un viņi arī ļoti atbalstoša forša komanda, viņi arī palīdz un atbild. Lai izdodas, ja? Taisam Jā. tās grāmatas un cerams, ka tiešām Taisam augšā. taisam augšā tieši tā. Nu viss, paldies tad jums!